lētais papīrs un pirks pakaļā vai normāls papīrs. Tas bija vakardienas man TikTok video, kas man pašam visvairāk patika, super salīdzinājums. Šajā labākā fitness kanāla podkastā. Tātad par ko šodien? Par šodien daudz un dažādām tēmām. Pārunāt vitamīniem, uzturbagātinātājiem un atbildes uz vairākiem interesantiem jautājumiem. Ar ko mēs sākam? Sākam ar manu pirmo domu. Tātad, ik pa laikam kāds pasaka, ka mums kaut kas ir dārgi. Zin kā saka, pie jums tas magnīts tur 28 eiro un citur par 23. Uz ko man patīk vienmēr teikt? Zin kā, polsapīri arī ir dažādi. Ir zeve vai ne, ko arī mēs izmantojam. Foršs tāds, uzticams, vienmēr zina, viss būs kārtībā. Un tad ir tas pie eiro, kas slauki un nezina. Pirks dibenā trāpīs, netrāpīs, izturēs, neizturēs. Un ir tāds sajūta, ka cilvēki ar vitamīniem apietās līdzīgi. Viņam šķiet, ka viss jau ir vienāds. Tas būtu tāpat, kā es teiktu, Opels, tas, kas Mercedes, vai ne? Diemžēl nav. Vienā vietā ir kvalitāte, otrā tā kvalitāte bišku pieklibo ar vitamīniem, protams, tāpat. Ir efektīvāk produkti, ir mazāk efektīvi. Un tas, ko mēs ejam, ir super efektīvs un kvalitīvs produkts, ko, protams, novērtē arī visi klienti. Un tieši tāpēc mums ir tik nenormāli daudz atkārtotu pirkumu. Ja mēs skatāmies šo mēnesi, pēdējās 30 dienas, mums ir 39,8% atkārtotai pirkumu. No visiem pirkumiem 39% ir no klientiem, kas jau vismaz vienu reizi ir pirkuši. Tā klienti tiešām ļoti novērtē mūsu produkciju, uzticās mums un paliek pie mums uz mūžu, tā teikt. Labi, dati par mūžu man nav, man ir dati no aprīļa līdz oktobrim. Tomēr mēs redzam, ka cilvēki, kur nopērk, gandrīz visi pērk atkārtot. Un kāpēc? Tāpēc tiešām labs, kvalitīvs produkts un dara tieši to, ko mēs solījuši, ka viņš dara. Un tā tad par solīšanu un par vispār palīdzēšanu, par darbību. Un šobrīd ofisā ir komanda, varbūt var dzirdēt fonā, kā mums visi runā, vai ne? Komanda, kas konsultē, palīdz, atbalsta. Attiecīgi tas posms, viss ceļa posms ir tāds. Tu ienāc manā TikTok profilā, Instagram profilā, var redzēt reklāmu Facebookā, aizpild testu. Tests parunā dažādām problēmām, kur atrisināt sporta un vitamīniem. Balsoties tā testa rezultātiem, mēs jau redzam, ko tā kā varētu, kas varētu palīdzēt. Mēs tev uzzvanam, saprotam, tev varētu derēt šitas, tāpēc, ka tev ir šī problēma, tu viņu gribi risināt tādu iemeslu dēļ, tu viņu gribi risināt tādā veidā, tu viņu gribi risināt par tādu naudu. Ja? Mēs ieskam konkrētu produktu komplektu, papildus, protams, iesakām par treniņiem, par uzturu, ļoti vienkārši lietas, ko tur ievērot, un tu sāc darīt. Un tad, ja tev rodās kaut kāda problēma, kaut kāda nesaprašana, tu dod ziņu mūsu konsultantam, viņš to pakonsultēs, viņš to palīdzēs. Manuprāt, super sistēma. Latvijā es neesmu redzējis, kāds pēc tādas strādā. Un, manuprāt, cilvēki ļoti novērtē to, ka tu atbalsts cilvēks, kam tur uzsver ziņu, un viņš to visu laiku atbild. Protams, darba laikā, bet principā vienmēr atbild. Un es arī domāju, tā būs tā panākuma atslēga, kas mums ļaus izaugt par lielāko uzturbagātinātāju uzņēmumu Latvijā kā tādu, jo, manuprāt, tas ir tas, kas citiem pietrūkst. Cilvēks ienāk internetu veiklā, ko pirkt. Kaut kas ir, kaut kas nav, kaut ko pērku, kaut ko nepērku. Un cilvēkam nav īsti skaidrs līdz galam, ko tad man vajadzētu iegādāties. Pie mums pavisam savādāk. Pakonsultēsim un ieteiksim tiešām tikai to, kas tev ir nepieciešams, tikai to, kas tev palīdzēs. Tā kā ja gribi, lai mēs to palīdzam, ienāc TikTokā, ienāc Instagramā, izpild mūsu testu. Ielikšu testu arī zem video. YouTube'ā, skaties YouTube'ā, video redzēs. Tātad ķeramies klāt jautājumiem. Šodien pāris interesanti jautājumi. Sākam ar taukiem un muskuļiem. Ik pa laikam kāds man to saka, kad uzaudzēs masu un tu pārvarīs taukus muskuļos. Bet vai tas ir iespējams? Protams, ka nē. Tauki nepārvērš muskuļos, muskuļi nepārvērš taukos. Tauki ir mūsu enerģijas rezerve, muskuļi ir kaut kas, kas kustina mūsu ķermeni, vai ne? Muskuļi attiecīgi veido kaut kādu spēku, tauki nekādu spēku un kustību neveido, tauki vienkārši eksistē. Līdz ar ko viens otrā pārvērsties nekādīgi nevar. Ja tu gribi izaugt lielāks, taudzē muskuļu masu, ir skaidrs, ka tu uzaudzēsi arī bišķiņu taukus. Ja tu dzen nost taukus, gribi palikt netik taukains, ja? Mazāks ir skaidrs, ka zaudēs arī bišķiņu muskuļus. Un tā ir tā māksla, audzējot muskuļus, neuzaudzēt daudz taukus, un zaudējot taukus, nezaudēt daudz muskuļus. Tā ir tā bodybuilding māksla, bet drīzāk šobrīd jau tā ir māksla, kuram cilvēkam, jūs domājat, kurš cilvēks gribētu būt bišķiņu lielāku muskuļu masu un bišķiņu mazāk taukiem, vai ne? Tieši tā. Un pieķeramies šodien
Uzturbagātinātājiem. Uzturbagātinātāju tēmai kolagēns, mans mīļais kolagēns un tāpat arī kolagēns. Un kāpēc? Tāpēc, kad ar kolagēnu ir tāds triks izveidots. Un ko es domāju ar triks? Tātad visi zina, arī es tam piekrītu, ka kolagēns ir super svarīgs, super vajadzīga lieta. Ja to ķermenī trūks kolagēns, ir matu, nagu, ādas problēmas, locītavu problēmas, visi slikti dzīvē. Ne? Tā kā kolagēnu to vajag daudz, bet kolagēns ķermenī veidojās. Nav tā, ka tu iedzer kolagēnu, tev uzreiz vairāk kolagēns. Tāds nestrādā. Kolagēns ir parasts proteīns. Ja tu pasīsies jebkuru labu lielo proteīnu, arī mūsējo, tu arī redzēsi sastāvā kolagēna peptīdus, vai ne? Un tā visa kolagēna reklamēšana ir tāda dīvaina lieta. Reklamē kolagēns, izdara šito to, bet kolagēns ir proteīns. Ķermenī proteīns, ja obaltumvielas pārvēršas par kolagēnu, vai ne? Līdz ar ko es nesaprotu šo kolagēnu slavināšanu un kolagēnu pulveru reklamēšanu, ņemot vērā, ka tas vienkārši ir parasts proteīns. Tikai to vajag ķermenī vairāk kolagēnu. Jā, nopērc labu proteīnu, lielo proteīnu, veid vienkārši vairāk gaļu un papildus uzņem lizīnu, kas ir aminoskābi, kas piedalās kolagēnu veidošanā. Tā kā lielo proteīns un lizīns ir tas, kas ir vajadzīgs, lai tev veidotos daudz kolagēns. Liekais svars, cik ātri var nomest lieko svaru? Tātad perfekti kilograms nedēļā, vai ne? Bet cik ātri varam konkrētām darbībām, neko daudz dzīvē nemainot. Tas ir arī tas, ko mēs cilvēkiem palīdzam, iesakam, mācam, neko daudz dzīvē nemaini. Kāpēc? Jo tu to visu neievēros. Beidz savu melot, ka tu ievēros 20 lietas. Tu to vienkārši nedarīsi. Tu ievēros maksimums 3 varbūt. Tātad pirmais variants. Nomest lieko svaru, nemainot neko, tikai taisot rīta pastaigu. Rīta pastaigi, tad stundu, gara ātri pastaigi no rīta, tam tev nevajag ne jaunas botas, ne jaunu treniņu tērpu, neko vienkārši aizstaigā. Tas to patērēs aptuveni 300 kalorijas, kas mēneša griezumā 9000, kas tev liks zaudēt aptuveni 1,5 kilogramu tauku. Tā kā, ja tev liekais, teiksim, 5 kilogramu, domā, uz jauniem garam grib nomest, tikai rīta pastaigi, nekas cits ar to pilnīgi pietiks. Nākamais variants. To pastaigi taisi 2 reizes dienā, tad tu zaudēsi cik? Tu zaudēsi aptuveni 3 kg mēnesī, vai ne? Nu, plus mīnus, tā kā to liekais ir 10 kg, tu vari vispār ko savā dzīvē nemainīt, un taisīt vienkārši 2 reizes dienā to pastaigu, vai ne? Un trešā lieta, kas man patīk vairāk, aizvieto brokastis ar pastaigu. Ko tu to dos? Tu uzņems aptuveni 600 kalorijas mazāk, patērēs 300 kalorijas vairāk. Un tas to dos to, ka tu mēneša griezumā nometīsi kādas 3,5 kg tauku, vai ne? Līdz ar ko tev liekais ir 15 kg, līdz nākamajai vasarai tev liekais svars vienkārši nebūs. Bet, lai to izdarītu, ko tev vajag? Tev pirmkārt vajag vairāk enerģiju, tātad tur ņemt kaut kādus enerģijas produktus, teiksim, ūdenszinājs, kas mums ir superīgs produkts. Tev vajag samazināt apetīti, visdrīzāk tev liekais svars ar augstu cukurs, normalizēt cukuru, samazināt insulīna rezistenci, vai ne? To tā palīdzēs izdarīt liposkābi, resveratrols, arī tas pats ūdenszinājs. Principā, jebkurš no mūsu svara zaudēšanas komplektiem tev reāli palīdzēs. Vairāk enerģija, vairāk uztaisies, mazāk apetīti, mazāk ēdīs un ātrāk sasniegs rezultātu. Un vitamīni, minerāli, vai viņus varam uzņemt ar uzturu? Jā, protams, ka varam. Man ļoti patīk D vitamīns. Mans piemērs par D vitamīnu. Tātad, lai es uzņemtu savu vajadzīgo D vitamīnu devu, es varu ko darīt? Es varu apēst 80 olas dienā vai 4 kg sviestu. Reāli? Vienu dienu reāli. Ilgtermiņā, protams, ka nē, līdz ar ko D vitamīns tikai un vienīgi uzturbagātinātājiem. Aizmirsti, nekāds uzturs, nekāda saule nebūs. Un D vitamīns, protams, kopā ar K2 kā viens. Kāpēc? Jo bez K2 aizskaļķojas aciņas vada. Līdz ar ko K2 super svarīgs. Un tas viss, protams, svarīgi ēdies kapsulā. Un kāpēc? Ēdies kapsulā ir daudz labāk uzsūkšanās. Magnīs vai magniju var uzņemt ar uzturu? Teorētiski var. Ja D vitamīnam tas salīdzinājums ir smieklīgs, 4 kg sviestas dienā ar magnijiem, nav tik traki, lai es uzņemtu magnijus, var apēst 1,5 kg ar lasu dienā, kas teorētiski ir izdarāms, protams, baigi dārgi. Es varu apēst 2 kg ar banāniem, kas teorētiski arī ir izdarāms, bet super daudz ogļhidrātu uzreiz, vai es nepalikšu resns, visdrīzāk palikšu, vai es dabūšu iekšā 2 kg ar banāniem. Un trešā lieta – Indijas rieksti 150 gramu, kas ir kā, ok. Ja tu paskaties uz cenu, protams, Indijas rieksti būs dārgāk kā magnīs, un 150 gramos Indijas rieksti būs 900 kalorijas. Līdz ar ko ir skaidrs, ka bliežot iekšā tādā davā riekstus, tu to vari panest tikai audzējot muskuļmasu. Ja tas džeks, ja tas sieviete aizmirst, paliks rēsna uzreiz. Līdz ar ko magnija ar uzturu teorētiski var būt pie kaut kādiem gadījumiem var uzņemt, bet tas būs ļoti reti. Es audzējot muskuļmasu teorētiski varētu, bet mazāk izmēra cilvēks, kas negrib audzēt muskuļus, kas ir palikuši uz vietas, vai zaudēt lieko svaru, aizmirst, neiespējami. Tāpēc uz savus par uzturu bagātinātāju viņi vienkārši bagātina uzturu. Kā magnija obligāti, kā uzturu bagātinātāji.
Cinks, vai varam uzņemt cinku ar uzturu? Teorētiski varam, un cinku jau ir reālāk, jo cinks, deva priekš manīm, ir 1 kilogramā lielopa. Man teorētiski vajag kilogramu lielopu pa dienu apēst, lai es uzņemtu savu proteīnu normu. Es, protams, to nedaru, kāpēc nevaru dabūt daudz iekšā, es vienkārši dzeru arī proteīnu pulveri, vai ne? Lielo proteīnu. Bet teorētiski ir izdarāms. Ja viss, tad 3,5 kg. Tas, protams, nereāli. Līdz ar ko teorētiski, ja tu bišķiņ pačakarējies, tu pa cinku var arī lielopu uzņemt. Protams, lielops līdzinoši dārgs, vai ne? Līdz ar ko atkal uztur bagātinātājs mums ir krietni lētāks. Bet par spinātiem interesantāka lieta, man kolēģis no rīta saka, dai uztais video par spinātiem. Pastāst, cik daudz spināti jāēd, lai uzņemtu dzelzi. Jo cilvēki saka, es uzņemšu dzelzi ar spinātiem, vai ne? Tātad, spinātos 100 gramos 2,7 mg dzelzi. Līdz ar ko man izmēra cilvēks, kilograma spinātiem vajag dienā. Tās lapas dabūt iekšā kilogramu, varbūt var. Bet cik tas izmaksā? Pēc Barbora cenām 600 eiro mēnesī. 600 eiro spinātos. Dzelzs tev būs burciņi 10 eiro mēnesī sanāks. 30 eiro 3 mēneši pietiek, vai ne? Ne pat 4 mēneši. Līdz ar ko, protams, reizes cik 60 reizes lētāk, vai ne? Ne 20 reizes lētāk, 20 reizes lētāk un 20 reizes vieglāk. Kreatīns. Vai kreatīnu varam uzņemt ar gaļu? Kreatīns, protams, ļoti svarīgs, lai galva labāk strādā, lai ir spēks, enerģija, muskuļaug. Vai var uzņemt ar uzturu. Ņemam manu svaru. Man vajag 10 gramu kreatīnu. 10 gramu kreatīns ir aptuveni 3 kg gaļas. Lielopu gaļas, lielopā ir par vairāk. Vai es varu apēst 3 kg lielopu? Laikam, ka nevaru. Es varu apēst kilogramu, vai ne? 3 noteikti nē. Līdz ar ko, ja mēs skatāmies uz kreatīnu, tad arī ar uzturu uzņemt pietiekami daudz kreatīnu ir diezgan neiespējami. Tāpēc kreatīns ir viens no 5 top uzturu bagātinātājiem, kas arī ikatram būtu jālieto. Tātad D vitamīns, kreatīns, magnija bisglicināts, proteīns un sievietes dzelzs, vīriešu cinks. Tie ir top 5, kas jālieto pilnīgi katram cilvēkam. Un obaltumvielas. Obaltumvielām ir nedaudz vieglāk. Obaltumvielas teorētiski ar uzturu var uzņemt. Uz manu svaru tas ir kilograms gaļas. Es, protams, negribu tik daudz gaļu ēst un ir sarežģīti jāgatavo vēl kaut kas. Es neēdu tik daudz, sapēdu kaut kādus varbūt 600 gramus gaļu, pārējais uzņem proteīnu pulveri. Un tas ir tāds standarts cilvēkam, vai ne? Kaut kāds 60% viņš uzņem ar uzturu, kaut 40% viņš ir uzturu bagātinātājiem obaltumvielas. Tas ir tāds standarts. Un obaltumvielas kā tādas, protams, svarīgas, lai kolagēns veidotos. Tad, ja ir sievietēm parasti ir problēmas, viņas ēd maz gaļu, brīnās, kāpēc ādas problēmas, kāpēc nagi slikti, kāpēc mati slikti, jo nepietiek obaltumvielas. Obligāti obaltumvielas jāēd. Tā ir uz manu svaru. Kilograms gaļa, 35 solis vai 7 litri piena. Piena 7 litri var iedomāties, ir nereāli. 35 solis ar diezgan nereāli, bet kilograms gaļa, tas jau diezgan reāli. Labi, un tagad īsi parunāsim par to, kā tad mums iet, kā uzņēmumam iet. Uzņēmumam iet izcili. Augam ļoti strauji. Šobrīd tātad mums palīdz konsultantu komanda. Attiecīgi cilvēki, kas konsultē par vitamīniem, minerāliem, atbalsta klientus, vai ne? Kopā ofisā mēs esam jau 8, attiecīgi es, Romī, un 6 konsultanti, sauksim to tā, kas cilvēkiem tiešām palīdz, līdz ar ko mēs varam apstrādāt ļoti daudz pieteikumus, mierīgi pār pa 100 pieteikumiem dienā, vai ne? Līdz ar ko, ja gribu, lai mēs jau kādā veidā palīdzam, droši TikToks, Instagrams, zem YouTube video, aizpild testu, mēs to palīdzēsim. Uz doto brīdi mums apgrozījums jau ir pārsniedzis 100 000 eiro mēnesī. Līdz ar ko, ja skatāmies uzturu bagātinātāju industriju, tad 100 000 eiro mēnesī, kas ir 1,2 miljonu gadā, vai ne? Priekš Latvijas tas ir daudz. Ar uzņēmumiem, ko es vispār skatījos finanšu datus, kas eksistē tādu uzturu bagātinātāju tirdzniecības uzņēmumi, pāris, kas Latvijā ir ilgi, jau kaut kāds 10 gadus, viens tur apgros 700 000, viens tur 900, viens tur 500, līdz ar ko mēs jau esam pārauguši to, cik lieli vispār izaug uzturu bagātinātāju uzņēmumu kā tāda. Un kāpēc mēs esam pārauguši? Tāpēc, protams, superlabs produkts, adekvātu cenu, bet galvenais noteikti tāpēc, ka mums ir tiešām komanda, kas palīdz piemeklēt vitamīnus un pēc tam arī atbalsta. Un kāda tā mūsu turpmākā attīstība, es domāju, mēs šādā sastāvā turpinam. Iespējams, ka mēs konsultantu komandu palielinām kaut kad uz gada beigām, varbūt nākošā gada sākuma. Un principā ar šādu sastāvu mums ir jāsasniedz nākošais gadu 3 miljonu apgrozījums. 3 miljonu apgrozījums priekš Latvijas, manuprāt, ir diezgan daudz. Mēs skatāmies priekš uzturu bagātinātājiem, tas drīzāk ļoti daudz. Salīdzinām, teiksim, no citiem uzņēmumiem, kas dara kaut ko līdzīgu. Līdz ar ko tas ir diezgan izaicinošs mērķis.
tomēr tajā pašā laikā tas, manuprāt, ir diezgan reāli izdarāms. Mums ir skaidrs plāns, kas mums ir jādara, cik daudz klientu mums ir jāapkalpo, uz cik vidē kāds klients iepērkās, kāda potenciāla peļņa, un cik ātri mēs varam izaugt šādā lielumā. Tas ir, es teiktu, ka diezgan reāli izdarāms, ir skaidrs zināms, kas ir jādara. Šobrīd, protams, vajag tikai to realizēt. Jo viena lieta, protams, ir, ka tu zini, kas ir jādara, otra lieta, ka tas vēl ir jāizdara. Tā kā paldies, ka klausījies, subscribe, piesako, ielaiko atkarībā no tā, kur skaties, un tiekamies nākošais.